kur tad Dita parādījās, un kaut kur aizrādījās. Nu, lūk, un šeit ir mūsu pēdējā ekspedīcija. Kad jau mēs, protams, braucām, kā jau Rūta teica, diezgan šaurā lokā. Un, protams, ja 95. gadā mēs, nu, tur viss tur tā arī tā tika nokārtot šīs formalitātes diezgan mierīgi, tad 2004. gadā jau tas vairs tik mierīgi nebija. Jo sākām jau mēs šo braucienu bijām iecerējuši jau diezgan tā laicīgi, un tā kā laicīgi tika arī rakstītas vēstules uz visādām attiecīgām institūcijām. Ja? Piesaucot manis minēto šo starpvalstu līgumu un tām, kas paredzēja tur bezmaksas vīzas un kultūras programmas un kas, un tur viss ļoti skaisti, viss ir sarakstīts vairākās valodās. Nu, protams, ka tas viss, tā teikt, kaut kur vai nu pazuda, vai aizklīda, vai kāds kaut ko nebija, vai saņēmis, vai kā. Un faktiski tad, kad mums jau bija atlicis pavisam īsts brīdis līdz aizbraukšanai, tad mums nebija ne vīzas, tad mums nebija nekā, absolūti nekā, bet mums bija, un tad es ļoti labi atceros, bija kāda 2 nedēļas, un atnāca Salcerīte, ienāca mūsu kabinetā, un mēs ar Rūtu stāvam, tā kā nopērts šurulīšu, un Salcerīte, mēs izdarījām visu, ja mēs nosaukt, man pa pilnīgi tās telefona izdrukas, kur es esmu tur zvanījis uz Oroņiežu un visur, kur visādiem vietniekiem, un mēs pat aizzvanījāmies līdz Krievijas kultūras ministra vietniekam, ja, līdz pašam ministram mēs diemžēl netikām, ja. Nu, lūk, tā kā visādi tur gājam, bet nekas, viss tā kā pret sienu, un tu nesaproti, kur ir tas, kur ir tā šķirba, vai kur ir tas caurumiņš, vai kur ir tā aliņa, pa kuru varētu ielīst, bet tāda pilnīgi nav, ir tikai siena. Nu, un atnāk Salcerīte, apsēž, mēs sakām, mēs netiksim tā. Un tāds Salcerīte paskatījās mums, bet tad brauksim par savu naudu. Nu, tā arī notika. Mēs te 5 cilvēki par savu naudu nopirkām gan vīzas, gan biļetes, ja? Un vienkārši aizceļojām. Ja? Tā kā brīvdienu ceļojumā. Ja? Un tā. Un šeit ir tā teikt, mūsu izstādes daži. Jo, diemžēl, datoru laikmetā ir noticis tā, ka paldies Dievam, vismaz ir izdrukāts kādas bildes, kuras, protams, laika gaitā ir mainījušas savus. Tā, šeit Dita tātad pirmo reizi ir Krievijā, un te viņi, protams, vispirms atrod sevi fotogrāfijās. Ja? Un tas ir tā vienkārši, saprotami. Ja? Tā, šeit ir, manuprāt, tas bija Nārs Helmuts, kas gleznoja to filosofu Nikolai Stankēviču pulciņš, un tas ir tajā tur, un te vienkārši arī skats no ekspozīcijas. Šeit ir, dažādi tāpas skatu pārmaiņa, ja, tur vajag grūti pateikt, vai kas tur vai kāds svērs, bet te, man liekas, kāda pīlīte, kas ir meistarūkstoša. Tas bija rudens, kad mēs braucām, un te ir skaisti skati no klusās Priedes krastiem, te jau arī ir pazīstami skati ar Krīta kalnu, un šeit augšā Liepu aleja, un lūk šeit Liepu aleja otrā pusē. Atceramies, kas Dzintars atceras, Jānīts atceras kādu autobusiņu, ar kādu mēs braucām 90. gadā. Apmēram, es nevaru apgalvot, ka tas bija tieši tas pats autobus, bet tieši tāds pats viņš bija. Un te mēs divi laimīgi, tā teikt, dodamies, tā teikt, uz Liepu alejas vietu. Un te jau ir vakarā ir kāds vakariņas, kur mēs, tā teikt, acīm redzot, turam kādu runu. Es arī, man jāsaka, Jānīti, jums vairs neatceros. Tā, šis ir vēsturisks brīdis, kad pie barona piemiņas akmens ir sanākuši vīri, lūk, tas ir tas kolhoza priekšsēdētājs, un vidū šis onkulītis, vai, ja, ir cilvēks, redziet, un tas ir viens tāds brīdis, kas mums vienmēr liek atgādināt,
liek saprast to, ka katrs vārds, ko mēs kādreiz sakām, ka viņš kaut kur aiziet un pieķers. Un savulaik Rūta ir teikusi, nu tā, pirmajā reizē, kad mēs braucām, tad mēs šausminājāmies par tiem visām tām nedzīvajām puķēm un par visiem muķiem, tiem kroņiem un visādām tādām lietām. Un Rūta kaut kā pilnīgi tā nedomādama neko varbūt ļaunu vai labu vai neko varbūt, ja vienkārši ir teikusi, ka lūk, viņai gan patiktu, ka pie barona pieminekļa vienmēr būtu tikai dabiski ziedi, ka tur nelikt tādus. Un šis vīrs, kas ir tajā fotogrāfijā, viņam tie vārdi ir aizķērušies, un viņš brīvprātīgi visus šos gadus kāptē kalnā augšā, lai koptu puķis pret tā pieminekļu. Pilnīgi ne par, var teikt, neviens viņam to tā kā tieši personīgi nav līdz. Tā, šeit mēs tā kā visi esam mēģinājuši, lūk, un tie jaunākie svaigie ziedkoņi tajā dienā bija atnesis. Tā. Šeit ir barona muzeja, protams, šī muzeja ēka, kur jau ir drusku labi iekārtot, ir izrakts dītītis tur, ja? Nu tāds, ja? Tā. Šeit mēs, labi, teikšu tā, parādīšu jums, ja? Jo Jānīts ir iesākt šo tēmu. Šeit, es domāju, ka ir skaidrs, ka mēs esam pēc nelielām pusdienām, tā teikt, jo tādi drusku sasākuši. Šis ir mūsu brīnišķīgais šoferītis, kas mūs vadāja visur, kur vien mums vajadzēja, gluži kā vecos laikos, ja, tā teikt, šoferis ar visu autobusu, un tā teikt, ar krievu, es teiktu, šlāgeru mūziku, ja, kas vienkārši mūs paņēma. Un te ir vēsturisks, es par teiktu tāds politisks piesitiens šim visam, jo tajā laikā, es nezinu, varbūt, ka es, protams, neatceros, jo es jau, man liekas, uz tām pieņemšanām toreiz tā kā negāju, bet varbūt muzeja atklāšanas brīdī, tajā 90. gadā, šis vīrs šajā armijnieka tērpā esot bijis, tāds arī, viens no tiem vīriem, kas tur, tā teikt, ka ir kaut, es nezinu tieši kurš un kāds. Šobrīd, redziet, tagad karjera viņam ir tāda, nezinu, 6 gadi ir pagājuši, bet tad tajā brīdī viņš bija robežu apsardzība, kā to sauc, nezinu, ja, robežu apsardzības ģenerālis, ja, katrā ziņā mums teica, ka tas ir tā kā augstāks par vienkāršu armijas ģenerālis un tā. Un tad, kad atbrauca ģenerālpolkovnieki, tad, protams, vietējās administrācijas vadītāja un muzeja vadītāja, protams, tika organizēta pieņemšana muzejā. Un tad bija tas stāsts, tas bija tas stāsts par to, par draudzību, par sievietēm, par mūžīgo kaut ko tur vēl, ja, un tas viss notika, tā teikt, diezgan tādā līmenī, kad vispār nav iespējas izvairīties, ja? Bet paldies Dievam, es kā tomēr kolēģis ar pieredzi, es jaunākās kolēģis Ditu, piemēram, savu brīdināju jau Rīgā, esmu gatavojies. Būs tāda X stunda, par kuru rakstīja Laikraksts Diena savā laikā, būs tāda X stunda. Un tagad jau mums tā bija pēdējā diena, un viņš saka, tad ir X stunda, nav, redz tā visā. Es saku, paga, tūlīt būs. Un tad, kad atbrauca ģenerāla pulkvedis, es teicu, Dita, tagad būs X stunda. Tā kā laimīgi mēs atgriežam. Tā X stunda bija, kājās stāvot, šāda izmēta. Jā. Dzīva, jā. Šeit atkal Krīta kalni, un šeit otrā pusē bija kapsētiņa. Un tad mēs abās reizēs, gan 95. gadā, gan 2004. gadā, mēs arī drusku mainījām ekspozīciju, un šeit es esmu, protams, atļāvies, man nofotografē darba procesā, es arī tur strādāju, un mēs kaut ko tur papildinām. Un starp citu, tas skapītas tajā barona istabiņā, ko varbūt kāds atceras,
kur mēs 90. gadā aizvedām tikai dažas grāmatas par Latviju. Šobrīd tur jau ir pilns un jau piepirkts ar blakus otras kapis. Tā kā, principā, tur ir Letonikas filiāli noteikti varētu atvērt. Kādu? Nu, muzejs ir... Nu, nejautājiet man, jā, es neatceros. Katrā ziņā, nu, tā ir tā kā ēka, jūs redzējāt, liela ēka, ja? Visa māja nav, jo vienā spārnā šobrīd ir tā vietējā administrācija, tā kā ciemu padoma, ja? Tur ir, un kādreiz, man liekas, tur bija tas kaut kāds kantors vai kaut kas tāds, jā, man liekas, ka tur tā. Tā kā tur... Māju uzbūvēja Arvītis, uzbūvēja no jauna, pavisam, ja? Jo uzbūvēja, es saprotu, ka vietā, kur kādreiz ir atradusies Zemstes skola, un cik šis projekts bija teiksim, vēsturiski pamatots, ka tieši tāda ēka ir bijusi, es nezinu, ja? Bet kā nu, tajā vietā mums tika uzcelts no jauna. Un kāpēc mēs dotu to Golgos priekšsēdētāju arī, teiksim, vienmēr pieminam, tāpēc, ka toreiz viņi varēja izvēlēties. Ja? Varēja izvēlēties, es tagad, tur varētu pateikt, vai tur bija fermas vai mājas, ja? Un otrajos svara kausos bija muzejs, ja, jo bija tā, ja? Un tad viņiem pašiem tajā Golgoza, tajā pilnsapulcē vajadzēja tā kā nolēmt, ja? Kur tos līdzekļus, savējos līdzekļus vēl. Nu tā vismaz ir tāda leģenda, ne? Varbūt, ka kāds var palabot, ja zina. Nu jā, un viņi tad nobalsoja par to muzeju. Jā, un tika celts un kāds no latviešiem brīvprātīgi doties uz turien darbā, nav atrakties, ka šiem neviet. Nu, jāsaka, tu brīvu vakantu darbu vietu tā kā nemanīja, bet katrā ziņā tas ir ļoti, nu, kādas tur vēl nemainīgas vērtības. Viesnīca ir tieši tāda pati, tieši tur nekas absolūti nav mainījies. Es tā kā domāju, ka faktiski tur visu, un tur ir dzimis tas politbiroja loceklis Kirļenko, un tas ir vēl, viss ir, tur pieminekļi ir tādi. Un no tiem rakstām galda stāstiem vēl ir tāds, vēl viens stāstījums. Ka, protams, tajā Aleksejevkā, nu, ir arī Ļeņina piemineklis, nu, loģiski, ja, jo tur visa vēsture stāv, kā saka, stāv uz ielās, prospektos, bulvāros, ja. Nu, un pēdējo reizi mēs bijām, tad tieši kaut kāda sestdiena, kad ir vienīgā diena, kad, nu, ir kaut kāds īpašs tirgus. Tur jāiet pāri tai upītei, cik es esmu, tur ir tāds tilts skaists, ja, un tiešām tāds tā kā paciņš, un tur ir tirgus. Un tagad mēs gribam aiziet tajā brīvdienā uz to tirgu. Bet, nu, īsti, kur tas tirgus ir? Nu, ne jau Lužtai parkā. Un tad viesnīcām mēs jautājām, nu, ejiet, nu, pilsētiņa jau nav, gan jau jums parādīs, ja? Un mēs tagad ejam, un nāk kāda, nu, vietēja sieviņa pretī, un mēs jautājam, nu, kur tad tas tirgus ir? Un viņi tā pastās uz mūs, un pagriež uz otru pusi, un tur Ļeņins stāv. Nu, redziet, Ļeņins jau jums rāda ceļu, ja, un viņš tieši tas stāv tā, ja, un apkārt visi tie pūļi ar tam ģimenēm un ratiņiem iet pāri tam tiltam, un visi tā kā tas Ļeņins rāda, tā visi iet, un tāpēc tā nosmējāmies, redz, ka vai nu speciāli pagriezts uz to tirdziņu vai tā.